Senā garā Jānis Stila tai dzī vairāk kā 108 kustību sekvence dalās 3 daļās, vai arī 5 līdzīgās daļās, ja sadalām to 2. un 3. vēl uz pusēm. Katra daļa ir kā stāsts ar sākumu, kulmināciju un noslēgumu. Katrā daļā ir savi izaicinājumi, šķēršļi un atklājumi, kas slēpjas dzejiskos kustību nosaukumos un tēlos. Piemēram, pirmajā daļā dominē kustību uz priekšu, un tās galvenā daļa ir tai dzī pastaiga. Tā simboliski ir tēlainā savu ikdienas izaicinājumu iepazīšana, iepazīšanās ar tumsas pāreju un transformāciju gaismā. Vienlaicīgi arī par to, kā grūtības transformējas enerģijā, palīdzot atbrīvot tos pašus šķietamos vai reālos šķēršļus. Tā ir iepazīšanās ar Jāņa un Jiņa enerģiju saspēli un plūstamību ikdienā. Un kā rezultāts rodas sajūta, ka tomēr mums pieejami ir aizvien jauni resursi, par kur esamību savā ikdienā pat neapzinājāmies. Tomēr tie ir tepat ar mums blakus. Enerģija ir mūsu jautājums, kā mēs to redzam, atklājam un lietojam.